Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls Bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo Vidusdaugavas reģionā. Sveicināti jaunā dienā! Raidījuma cikla Bez robežām, kārtējais raidījums Iekšradio 1. Raidam Jēkabpilī 107,0 FM, Prēļos 91,6 FM, internetā radio1.lv. Studijā es Māris Žigats. Vasar jau pie durvīm klauvē, bet man tāds puncīts, tā kā mazliet nērt uz pludmaliet, ko darīt, lai ātri no viņa tiktu vaļā. Gribu būt slaids. Nu, protams, nedrīkst traumēt veselību. Un kā caur gadu uzturēt sev lieliskā formā. Par to visu šīs dienas raidījumu sarunu biedri man pastāstīs uzturu treneris Mārtiņš Bīdiņš. Sveicināti, Bīdiņkungs. Čau. Un fitnesa treneris, kinezioloģijas speciālists Ingus Zolbergs. Zolberkungs, sveicināti arī jūs. Sāksim, Zolberkungs, ar jums. Es pirmo reizi kaut ko tādu savā dzīvē dzirdu. Kinezioloģija. Kas tas tāds ir pa cilvēku? Ko tas dara? Tas ir manuālā muskuļu testēšana. Tas sanāk tā, ka mēs pārbaudām, principā ne roku vai kāju tur spēkot, piemēram, tur cilvēks roku priekšā taisno, un es dodu spēku, tā kā es uzspiežu, viņš man spiež pretī, un tad es drusku palielinu spēku. Ja viņš spēj to noturēt, tad viss kārtībā. Ja, piemēram, tas spēks pēkšņi pazūd, tad nozīmē, ka nav kaut kas kārtībā. Un tad es skatos, kāpēc viņam tā roka, piemēram, nestrādā. Kaut ko fizioterapijā, ja, piemēram, tur vairāk mēs masējam, te mēs sākumā skatāmies, kas cilvēkā strādā vai nestrādā, un tad mēs skatāmies, no kuries nāk problēma, un mēģinam to problēmu atrisināt, lai strādātu ķermenis optimāli. Skaidrs. Paldies par lielisko skaidrojumu. Liela daļa Latvijas iedzīvotāji cīnās ar lieko svaru. Tas nav nekāds noslēpums, patīk mums tas vai nepatīk, bet tā fakti ir. Nu, tagad par punktiem, ko noteikti nevajag ēst, ja grib maz sportot, bet ātru rezultātu, pludmalei. Sāksim, kungi, Bīdiņkungs, sāksim ar jums. Jūs noteikti esat vislielākais speciālists, ko noteikti nevajag ēst, draugi mīļie, aizmirstiet par tādu. Kartupeļiem, nē, maizei, nē, baltiem miltiem, nē, to jau, man liekas, visi internets zina. It kā zina, bet ar to tāpēc arī baigās mocības visiem ir ar to veselīgo uzturu, tāpēc, ka visi domā, ka tāds ir tas veselīgais uzturs, bet patiesībā tāds tas nav. Tātad pa punktiem. Mēģināsim tikt skaidrībā. Pirmkārtām jau, protams, neviens nemocās tikai Latvijā. Tas, liekais svars vispār tāda rietumu kultūras tāds pavadonis mums ir, jā. Bet kā man gribas teikt tā, ka nekad nav viens produkts vainīgs pie tā visa. Jā. Respektīvi arī, ja grib nomest svaru, tad var ēst visus produktus, bet ir jāzina kaut kādas saucamās proporcijas. Jā. Ko vairāk, ko mazāk, tad būtu pareizāk domāt nevis tagad melns balts, bet domājam vairāk tā, par pelēko zonu, jā, tā, par to vidiņu. Jā. Tas nozīmē, ka ir viss normāli. Drīkst, teiksim, ja tu paņemam kaut kādu parastu, paņemam veci kaut kādu, jā, drīkst iedzert to aliņu, nenomirs. Tāpēc, ka, ja tu viņam noņemš to aliņu, viņš ticamāk noturēsies mēnesi, un pēc mēneša pateiks, ejiet jūs visi. Un izdzers 2 kastes. Un vēl šašliku visstraknāko un tam līdzīgi. Mums to nevajag. Mums jau vajag, lai viņš nevis nomet ātri un tagad, bet lai viņam tas veidojās kā kaut kāds ilgtermiņā kaut kādas izmaiņas, jā. Un tad ilgtermiņā, es teikšu tā, lai tā viegli tiktu galā ar svaru, bet tā palēnām, mierīgi, ir jāpalielina, teiksim, tas pats olbaltumvielu daudzums un jāpalielina tas pats šķiedrvielu daudzums uzturā. Tad būtu tādas pamatlietas, kas ir jāizdara. Arī, teiksim tā, man novērojams, sievietēm vairāk jādomā ir par olbaltumvielu palielināšanu, jo viņas uz tām tā kā baigi šķīvi skatās un žēl, ka šķīvi skatās. Vīriešiem vairāk jādomā par šķiedrvielu palielināšanu, jo viņi uz tām šķīvi skatās. Un šķiedrvielas tas ir visi augļi, dārzeņi un pilngraudi. Vīriešiem skatās šķīvi. Palielināsim to, palielināsim olbaltumvielas, kas ir viss kaut kā tā pati gaļa, bet varbūt bišķi liesāk. Un tas jau būs tāds sākuma punkts, kur mēs jau mainām kaut kādu trajektoriju uz labāku. Ja? Bet ja mēs gribam ātri, tad mums ir jāsaprot viena nianse. Mēs varam ātri, bet mums ar to ātri var būt baigiem ēsti pēc tam, ka nāk dubult atpakaļ. Tāpēc, ja mēs taisam ātri, tad mums ir jāzina, teiksim tā, ko mēs darām. Ātri noteikti būs ar izsaukumu, ātri noteikti būs ar ierobežojumiem, ātri noteikti būs kaut ko izslēgt un aizliegt, apēst mazāk justies diskomfortā, bet var ātri, mēnesi var nomest mierīgi.
bez nekādām sakām, baigajām veselībai. Mēnesī var nomest tur 3-4, tas ir vidējais cilvēks, ja tāds 100 plus vecis, viņi met arī 6-7 mēnesī, ja. Bet tad ir jāsaprot to, ka pēc tā mēneša tas arī apstājās, tur vajag atkal pauzīti, lai tad nav tas, kad šitas tagad ir kaut kāds jaunais dzīvesveids, ko mēs visu mūžu darīsim, un tad skaidrs, ka būs pēc tā mēneša tā noraušanās ar tām kastēm un vispārējo, bet lai tad ir kāda pauzīte, pēdam normāli, atpūšamies, atjēdzamies, tāpēc, ka ir grūti. Ir grūti, nevar cilvēku dzīvot izsalkumā, tāpēc jau visi mocās un aizliegumos. Vēl kādu mēnesi, 2 padzīvojam starpā izsalkumā, tad vasar nāk, piemēram, līdz Jāņiem, aiz Jāņiem bišķīt. Paņemam, nomalcam, tagad 9. maijs, ja, līdz Jāņiem nomalcam tādu strikto, un no Jāņiem visu vasaru tad tādu mierīgāku, tādu padzīvojam, tur ēdam normāli, tur nekas apakaļ neatnāks, varbūt kāds kilogramiņš, ja. Un tad septembrī atkal uztaisam vienu tādu maratoniņu un atkal padzīvojam mierīgi. Un tas būtu tāds ātrākais un tāds iedzīgākais veids, kā to tik galā, man liekas. Bet tātad viens produkts, kas ir viss sliktākais, ko mēs lietojam, visi, kas nodara mums visvairāk pāri, vai tāds vispār maz ir, vai tomēr tur, kā tu teici? Nav tāds. Tas ir baigi. Man nepatīk šī domāšana, tāpēc, ka tā domāšana, redz, es zinu, ka tas ir baigi foršais, tā kā saka, virsraksts. Tas ir clickbaits saucamais, jā, tas ir clickbaits, viens produkts, jā. Bet man nav tādu produktu, es nevaru noteikt, pat kolu nesaukt par tādu produktu, jā, piemēram, jā. Vai McDonald's nesaukt par tādu produktu, tikai tāpēc, ka es zinu, ka tas nav vainīgs, ne pie kā. Jā, ja cilvēks ēd kādu dienu, dzēra tur 2 litrus parasto kolu un iet ēst tikai McDonald's, nav jābūt beig gudram, lai pateikt, ka viņiem būs mēsla, jā. Agri vai vēlu, jā. Bet ja cilvēks laiku pa laikam kaut ko tādu izēd, tāds saprātīgi, nekas ar viņu nenotiks. Viņš, nekas arī ne ar svaru, ne ar viņu, ne ar veselību nenotiks. Tāpēc ir tāds, tie aizliegumi galvā, ja, kad šitais te, kad ir tas variants, kad, ko klasiski, tā kā arī tu teici, šajā sākumā tur tie baltie miltu cukurs un tur vispārējais. Tad, kad ir šādas aizliegumi, tad, kad šādi skatās uz veselīgo dzīvi, tad arī tas veidojās tad milzīgi, tagad tas grāvs ir, es esmu šī grāva pusē, un tur tajā otrā grāva pusē ir kaut kāda zaļā zālīte, kurā ir šie visi aizliegumi. Tu man liekas, es tur nekad īsti nevaru pat nonākt, ja. Un tas cilvēks pats reiz necenšas tur nonākt, tāpēc, ka viņš tas nav priekš manis, un es nevaru to darīt. Tāpēc man tie aizliegumi ļoti nepatīk. Nepatīk. Viņi, man liekas, ka nestrādā ne alkoholisma apkarošanā, kas arī ir problēma, ja? Ne viņi strādā tur kaut kādā smēķēšanas apkarošanā, ne viņi strādā liekās vārā apkarošanā. Aizliegumi ir tas veids, kā mums grib valdība darīt, ja aizliegties, ka negrib neviens iedziļināties tajā īstajā problēmā, kas ir. Zalberkungs, došu vārdu jums, kā un cik bieži izkustināt locekļus birojos. Mēs visi strādājam, lielākā daļa mums ir sēdošs darbs, fiziski varbūt laukos cilvēki vairāk strādā, bet pilsētas visi principā sēž birojos. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs ieteikt, ko noteikti vajadzētu padarīt dienā vai stundā vai varbūt biežāk vai retāk? Ar ko vajadzētu darīt tādu, lai izkustinātu kājiņas, rociņas, lai tomēr tas vēderiņš, kā teikt, bišķiņ, kā teikt, sajūta, ka nav tā, ka viņš visu dienu tagad tikai pildīsies un pildīsies? Tā, būtu vēlams izkustēties ik pēc 30-60 minūtēm. Varbūt tās nevienkārši tur, vienkāršākajā veidā varētu kaut kā tikai pasteigāties. Pēc tam varētu kaut ko pasteifīt, ja atļauj tur, iespējas, tad tur uztaisīt uz pietupienus kaut kādus izkopienus, lai asins izdzenātu pa ķermeni. Ja vēl pie tam mēs sēžam visu dienu, ka kinezoloģijas drusku, kas pie maniem atnāk biežāk cilvēki, kas sāp atkal muguras, gurni vai sprandas, tad būtu vēlams. Ja mēs nosēžam visu dienu, tad mēs nosēžam dibena vaigus un netiek kārtīgi apesiņot kājas dibens un līdz ar to visu to kāju funkciju, kad viss mēģina pārņemt muguru un tiek mugura savilkta. Parasti jūs vieta mugura ir savilkta, un tad vēlams būtu cilvēkiem paņemt parastu tenisa bumbiņu, pat sēžot, tāpat arī tālbraucējiem ir tīpaši, kad ar visu dienu pavada mašīnā, paņemt zem dibena vaiga, izmasēt vienu dibena vaigu, otru un vēl kājas aizmugurē daļu hamstringus, jo viņi bieži pēc manas prakses ir savilkti. Tāpat arī var tās pašas sprandas paņemt starp lāpstiņām vai virs lāpstiņām, tā kā tur pie sienas pieti arī izmasēt apļu veidu kustības.
kas arī tā kā asins rīti palaidīs uz cirkulāciju uz galvu labāk arī domāšana būs tādā veidā. Uztura sabalansēšana sportotājiem un slinkotājiem. Ir šāds punkts, jā, man interesē. Ar ko atšķirās un cik ļoti atšķirās cilvēkiem, kas sporto, kas aktīvi nodarbojās ar to, un cilvēkiem, kas pilnīgi pretēji nedara pilnīgi neko? Te atkal jāsaprot, pirmais būtu, kāds cilvēkam tas beigu mērķis ir, vai uzturēt tur spēku, izturību, vai vienkārši notievēt. Jā, vienkārši notievēt, mēs gribam labi izskatīties, un tad pēc spēka, pēc tam. Manas, skata punkta būtu tas kaloriju deficīts jādabū, ja mēs sēžam visu dienu, tad, protams, izslēgt, varbūt vairāk ēst tās olbaltumvielas un mazāk varbūt tās ogļhidrātus, visi tie cukuri, kas ātri uzsūdzas ķermenī, ar augstu glikēmisku indeksu, kas skaitās, un kas ātri iedot enerģiju, un ātri tā enerģija pazūd, un kad enerģija sāk pazūd, ķermenim atkal sāk gribēties ēst. Un tieši atkal meklē, ko varētu apēst, paknakstīties, kā saka. Un tad tie ofisa darbinieki varbūt tās tad vairāk varbūt tās ēst kodus ogļhidrātus, salātus, mazāk varbūt olbaltumvielas vairāk, un salātus, un ogļhidrātus mazāk. Jā. Plus sportists atkal var, principā atkarīgi, kāda viņam tā slodze lielā. Ja viņš tāpat lielākoties to slodzi varbūt treniņā nodezinās, protams, ir tie produkti, tur kolas, pizzas, burgeri, tur jau, protams, tiek liels kaloriju daudzums, varbūt cilvēks apēt un nemanā, ka viņš, protams, nevar to nodezināt vēlāk. Jā, te būtu jāskatās tā, cik liela viņam slodze arī būtu treniņā. Būtu varbūt jāpaskaita. Un vēl varētu, ko es ieteikti, varbūt uz vakaru jācenšās vispār izslēgt, varbūt ne pilnībā, bet lielākoties ogļhidrāti, jo bieži vien ir cilvēki tā, ka atnāk pēc darba vai pēc treniņa, viņi atkal riktīgi pieēdās un iet gulēt, un tā enerģija netiek pārstrādāta, un viņa, protams, pārvērtīsies taukos. Un tāpēc jāskatās, ko mēs ēdam tieši uz nakti. Ja mēs ēdīsim varbūt kādu gaļu, būtu šķiedrvielas, tad tas neuzkrāsies mums taukos. Varbūt tās Mārtiņš var papildināt. Jā. Bīdiņkungs, es arī jums par uzturu sabalansēšanu gribēju jautāt. Sportotājiem un sportotājiem uz dīvāna. Ko jūs ieteiktu? Tas, ko es redzu kā vislielāko tādu kļūdu no cilvēkiem, tā kā ikdienā, ar kuriem es strādāju, pārsvarā tie ir mazkustīgie cilvēki, es ar sportistiem mazāk strādāju, bet no sportistiem man ir tādi, kā es saku, apkārt cilvēki ir, gan pats es esmu kaut ko, es neesmu sportists nekāds, bet tomēr es esmu aktīvs. Lielāko kļūdu, ko es redzu, ir kaut kāds tas, ka izlaiž ēdienreizes īstenībā cilvēki. Viņam tā, ir steidzīgi tā dzīve. Es piekrītu, ka viņi ir steidzīgi, tu tur nepēd tās brokastis, kaut ko ķepļā pusdienās, un tad tas vakars ir tā milzīga ēšana, Un vakarā, tad, kad ir jau šitas viss izlaists no rīta un pusdienās izlaists, ir sakrājies vakarā tāds izsaukums, un tur ir pacēlies gan kortizols, gan adrenalīns. Principā visu dienu nodzīvots adrenalīnu un kofeīnu, principā. Un tev vakarā ir tāds izsaukums, ka tu neko vairs nenokontrolēsi. Tu var stāstīt, ko gribi, var stāstīt viņam, jebko var stāstīt. Var pat iedot viņam to ēdienu priekšā, un viņš tāpat apēdīs visādus draņus un pārēdīsies tās kalorijas, un summāri viņš savāksies pa daudz tās kalorijas. Tāpēc viens no labākajiem risinājumiem ir, es saprotu, ka nav laika, blablabla, šitās visas lietas. Bet viens no labākajiem risinājumiem ir tiešām laicīgi un kārtīgi paēst. Tas pašs brokastis ir vienkārši fantastisks risinājums visiem oficiniekiem. Es zinu, ka tur uzreiz viss saka, nav laika, tur smagi, no rīta reiz tāds bišķi lēnāks, tāpēc, ka paēdz. Tam nav nekāda sakara ar to, ko viņš ir apēdis vai to, ka viņam negribās. Tā vienkārši cilvēka fizioloģija ir. Ja tu esi paēdis uz brīdi, un vispār jebkura zīdītāja fizioloģija, tu esi paēdis uz brīdi, tad ir tāds gremošanas posms, kurā tev viss organisms bišķīt nobremzējās. Bet pēc tam nāk tā milzīga enerģija ārā, un tas nozīmē, ka smadzenes strādā visu dienu daudz labāk, un pēcpusdienā smadzenes strādā, un zini, kas vēl, un vakarā viņš strādā, un vakarā ir enerģija, tagad tu esi paēdis, nevis tu atvalcies mājās, un vienīgais, es atceros pats, kā kādreiz es biju kaut kad līdz 30 gadu vecumam, atvalcies mājās, vienīgais, ko tu gribi nogāsties, kaut kur, nekustiniet mani, nedod Dievs, un nav ne garstāvot, ne man vēlmes kaut ko darīt, kādu vēl gatavošanu. Tas viss pārguši, tev nav tā enerģija bijusi pa dienu. Tālāk ir pa dienu, uzņem to visu ēdienu, apēst kārtīgi, Un
Tā. Protams, būtu labi pafokusēties, lai viņš ir sabalansēts, tāpēc sākās ar to, ka tur ir noteikti olbaltumvielas, tur ir noteikti šķiedrvielas klāt, to, ko es teicu sākumā. Es tik ļoti nebaidītos no olbaltumhidrātiem, tā ka tas būtu kaut kas baigi sliktais vai kaut kas tāds. Protams, te mēs varam diskutēt, ja tas cilvēks ēd super daudz kaut kādus baltmaizi un baltos miltu izstrādājumus, viņam viss jau ir šķērsām pa lielam, Bet, ja viņam būs viņa normāla apjomā, tad tas traks arī viņam nebūs, pat ja viņš sēdēs visu dienu ofisā. Kamēr viņam ir sabalansēti un kamēr viņš tiešām neapēd pa daudz ikdienā. Bet tas viss sākās ar to, ka viņš laicīgi pāēda, lai neizraisītu to izsalkumu. Tas izsalkums ir tas, kas pēc tam liek viņam darīt to, ko viņš īstenībā varbūt negrib darīt. Tas ir Vēlns, kas sēž uz kreisā pleca un čukst ausī. Jā. Apēd bulciņu, viņu uz tevīm skatās. Bīdīkungs, par uzturpiedavām, uzturbagātinātāju. Ko jūs varētu par šito te pastāstīt? Viena aiciņa ļoti bija modē, bija pilns internets visās malās, tur pērciet, atsūtīsim ko un kā, un es tā īsti neiedziļinājos un neesmu pat īsti sapratis, kam viņi ir domāti un ko viņi dara, bet kas tie tādi ir pa vēlniem? Par uzturbagātinātājiem ir tāds baigi foršais teiciens. Teiksim tā precīzi, 95% no visiem uzturbagātinātājiem tirgu ir pilnīgi mēsli, mārketings, vienkārši kolosāls biznes, kur šausmīgi viegli nopelnīt naudu, jo tu pārdod solījumus un tev nav jāpierāda solījumi, piemēram, farmācija nevar pārdot solījumus, farmācijā jāpierāda solījumi. Un no atlikušajiem 5% vēl 95% smagi pārspīlē to labumu tiem uzturbagātinātājiem. Ja mēs runājam par svaru, nav neviens uzturbagātinātājs, kurš spējas izdarīt kaut ko tādu, kas tiešām palīdzēs notievēt. Ja cilvēkam nebūs sakārtots bāzē kaut kāds uzturs, neviens uzturbagātinātājs neizdzēsīs viņa izsalkumu. Ir kaut kādi atsevišķi, piemēram, tas pats berberīns, kur atkal ir milzīga problēma, tāpēc, ka lielākā daļa tirgu produktu ir, pilnīgi mēsli, tāpēc viņiem vienkārši viņi zina, ka berberīni viss tagad viņš ir ļoti populārs, un lielākajai daļai no tiem berberīniem ir tik maz sastāvā, ka viņš pat neko nedara. Viņš ir tik smieklīgi maz, tāpēc, ka neviens to neregulē. Diemžēl tirgus ir neregulēts. Ir labāki produkti, bet viņi strādās tikai tad, kad cilvēkam jau būs bāzē sakārtos labs uzturs. Un tad pa vīrusu vēl varbūt iedos kaut kādus tos 1, 2, 3% iedos klāt. Cilvēki domā otrādāk. Viņi domā, ka viņi nopirks to uzturbagātinātāju, un tas iedos 90%, un tad viņam nekas nebūs cits jādara. Tā, diemžēl, strādā tikai zāles. Ir notievēšanas zāles. Tā strādā, bet ne uzturbagātinātāji. Zolberkungs, veci cilvēki. Kādas nodarbus viņiem vajadzētu piekopt? Es pieļauju, ka daži kaut ko dara mājās, tur, kam ir dārs, viņi iet dārzā, rāvē, tur zāģē, grāb zāli, pļauj un tā tālāk. Viņiem kaut kāds fizisks nodarbs ir, bet ir mums tādi, kas varbūt vienkārši dzīvoklītī tikai sēž un skatās televizoru. Viņiem arī vajadzētu vingrot vai tomēr prātīgi ar tām lietām? Es ieteiktu viņiem tieši būtu vairāk jāvingro, jo uz vecumu mēs atkal sarojamies, viss paliek apaļam muguru un tā tālāk. Būtu, viena no donodarbībām varētu būt tāda kā pilates, kaut kādas stiepšanās. Mājas apstākļos varat to pašu YouTube atrast, man liekas, ļoti daudz tur visādu video ir, kur varētu vienkārši sekot līdzi, ko tur pildu. Visu lēnām vingrinājumu, protams, lai attīstītu arī sirdsdarbību un vispār, tad būtu kaut kādas mainīgās slodzes, kaut kādu aerobo un mierīgu slodzīti. Tā kā 30 minūtes mēs, piemēram, strādājam ātri, 30 minūtes sekundes strādājam ātri, 30 sekundes, piemēram, tur atpūšamies vai lēna slodzīti. Tāda tipa vingrojumi būtu veselīgi. Bērni, kā mums ir ar mazajiem, liekas, ka mazam rakaram, kas tad tur viņam ko vingrot. Viņš no rīta, kā viņš izskrien no mājas, tā vakarā atgriežās. Vismaz, manā bērnībā tā bija. Viņi jau skrien visu dienu, viņiem jau fizisks nodarbs it kā ir, vai viņiem tomēr arī vajadzētu kaut ko padarīt? Bērniem vajadzētu, ja atkarīgs, ja viņš grib kaut kādā tajā, varbūt profesionālā sportā tikt, tad viņam būtu jau, protams, tie speciāli vingrinājumi jau no bērnības jāliek iekšā, uz to mērķi iet. Bet pie kas nāk uz treniņiem, atkal ir bieži tā, ka tie bērni atkal diezgan tādi pasīvi, atkal vairāk slinko, vairāk sēž telefonos, un tagad jau viņus grūti pierunāt ir iet pat trenēties, pat arī mana meita arī
viņi jau arī tā kā grūti tomēr aizlikt uz to sportu, jo ir telefons, kam man vajag to sportu un tā. Bet, jā, būtu, protams, bērniem, agrāk jau bērni paši skraidīja, ja nebija telefona un izgāja no rīta ārā, atgriezies vakarā, vismaz man tā bija bērnībā arī, tas arī kā izgāja, tā tikai vakarā var atgriezties par mājās. Tagad ir otrādāk, bērnus ārā nevar dabūt, viņi tā kā nemaz negrib iet. Jā. Kā ir ar peldēšanu? Vasaras sezona, cik ir pārspīlēta vai nav pārspīlēta? Saka, peldēšana ir viena no labākām, principā, fiziskām nodarbēm. Vai tas tā ir, Zolberkungs? Es domāju, ka jā, jo tomēr tur strādā arī visi muskuļi, tīpaši kājas, kad mēs, ja māk peldēt vai ne tikai pūdeņš rakcīties. Tā ir gan aktīva atpūta un gan arī laba fiziskā nodarbība. Vai dejošana ir līdzvērtīga sportam? Domāju, jā, jo tur jau ir dažādi tipa dejas, jo tur cilvēki pēc dejām jau visi sārti iesvinduši laba aerobā slodze. Es pie Bīdiņa kunga, cik ļoti jūsprāt vajadzētu vai tieši pretēji nevajadzētu meklēt kaut kādus padomus internetā, jo šobrīd internetā ir ārkārtīgi daudz visādi padomi, kā rīkoties, kā tur 5 dienās svert 50 kilogramus, to ir īpaši lasa vīrs ar 120 kilogramiem un tā tālāk. Kā jūsprāt un jūsu pieredze ir, cik ļoti var uzticēties šobrīd tīmeklim? Tīmeklis jau tāda interesanta vieta. Es vakar apstājos netīšām uzlikšanā aizmirstu uz kādas reklāmas, kas tur bija. Kaut kas, kas vispār nebija sakarīgs ar mani. Vienkārši uzlikšanā uz kaut kādas reklāmas, jā. Kas notikās nākamās 10 minūtes, man parādījās vēl 4 reklāmas tieši par šo tēmu, kas man vispār neinteresēja. Bet jo internets, ko dara mūsdienās, viņš paņem tevi, viņš ierauga, piemēram, tu skaties, tu pasties to vienu kaut kādu lietu, tu pasties, piemēram, cukurs ir slikts. Tu pasties, labi, tu nosties līdz vienu video, tur YouTube vai vienalga, kur YouTube izdomāja, šitam cilvēkam interesē kaut kas par cukuru un sliktu, tātad davai iedosim viņam vēl 10 video, pastīsimies, vai viņš klikšķina, viņš uzklikšķina vēl vienu video. Tātad tu jau esi tajā rāmītī, kurā tev interesē šī lieta. Mēs tev vairs nedodam neko jēdzīgi, mēs tev dodam tikai šo informāciju. Un tā baigi bieži cilvēki iekrīt gan sporta ziņā, sporta nodarbu ziņā, zin kā sports ar tur ir modas lietas, tur bija kādreiz crossfits, tagad Hyrox, iekrīt tajās modas lietās, jā. Tieši tāpatām arī iekrīt arī uzturā visā tās modas lietas, tad tur ir tā keto diēta, un tad tur ir karnivora diēta, tur ir vegānisms, un tu tik viegli ielien tajā savā burbulītī tādā, un tu neties no viņa ārā tā internetā, tas internets, tas Facebooks vai YouTube, viņš nelaiž ārā tevi no tā burbuļa, ja vien tu pats speciāli nemeklē to izeju ārā no tā burbuļa, un tas ir baigi grūti, un to baigi viegli iekrist, tāpēc. Bet no otras puses sakal, internets ir tā vieta, kur mūsdienās visi smeļās to informāciju, mums ietekmējās, jā, kā to darīt, man nav atbildes, godīgi nav atbildes, es zinu, ka cik liela mēsla bedra tā ir tagad, cik ļoti cilvēkiem tiek sajaukta galva, tā, ka apmēram viņš apmēram ieiet internetā, tā kā tādā tirgus placi ieiet, un to no visām pusēm bļauj tur stircīgu cigareti, un tur no otras puses bļauj tur šāžliku pēc, no trešās puses nopēc man sieriņu, tieši tāpat par uzturu, no vienas puses bļauj, tev jāēd ir tikai gaļa, no otras puses bļauj, tev jāēd tikai tauki, tad tev jāēd tikai augu valsts produkti, tad tur nav jāēd no rīta, tad ir jāēd no rīta, jāēd fastings, nevarēs vairāk par 4 stundām dienā, tev bļauj no visām pusēm, cilvēks iznāk ārā tādu bišķi apdulluši galvu, viņš ir salasījies visādi informāciju, viņam ir tāds, viņam sāk konfliktēt informāciju galvā, un viņš īstais nezinu, ko darīt, viņš pamēģina 1, 2, 3, 4 lietu. Diemžēl tā ir. Kur meklēt to patiesību? Es nezinu. Nav. Jā, tāpēc, ka, es nezinu, man nav tādas atbildes. Tad Bīdiņkungs, tanī brīdī noteikti ir jāņem rokā telefons un tam pašam tīmeklim jājautā, kur man dzīvo tuvākais uztur treneris. Jāzvan viņam, bet kā tas notiek dabā? Tagad kāds kolektīvs tagad klausās mūs un domā, labi, mēs pakonsultēsimies ar uztur treneri. Atradīsim Mārtiņš Bīdiņš, skatāmies labi, zvanam. Sveiki, Bīdiņkungs, ko jūs varētu mums palīdzēt, ko jūs īsti darat? Kā tas fiziski notiek, uztur treneris? Kā tas dabā notiek? Redzi, ir tā, ka es īstenībā, kā lai saka, neko baigi
Nedaru. Es neju tajā kaut kādā, kādā ziņā, es neju tajā vai gudrajā lietā. Tajā, tas nozīmē, ka es tā kā necenšos uz parastiem cilvēkiem, tas bija mana izglītība, bet tas nav svarīgi šī brīdī. Uz parastiem cilvēkiem es necenšos stāstīt kaut kādus super sarežģītus konceptus. Jo lielākie daļai cilvēki jau vai ko, viņiem jau vajag iemācīties, ieturēties pie šīm te pamatvērtībām, pamatlietām. Un tas ir tas, ko es mācu. Es nevis stāstu, ka tur kaut kāds viens produkts ir labāks vai otrs produkts labāks, bet tieši mācu, tā ir tā trenēšana. Tā ir tā trenēšana iemācīt pieturēties pie tām pamatvērtībām. Es teicu, vairāk šķiedrvielas. Ir ļoti grūti, man pašam ļoti grūti ēst vairāk dārzeņus. Bet ir ļoti daudz veidi, kā to panākt. Katram cilvēkam viņi ir vairāk vai mazāk individuāli tie veidi. Un tad ar procesu, jo tas nekad nenotiek tā, ka mums jau ir pierasts, ka par uzturu runā un ēšanu apmēram tā, ka dažas reizes gadā parādās kaut kādas publikācijas kaut kur, un tu ar publikācijās apmēram pasaka, ēdiet vairāk dārzeņus, ēdiet mazāk cukuru. Ko tas godīgi dod savam cilvēkam? Viņš ir to dzirdējis 30 gadus, jau no bērndārza to viņš ir dzirdējis, bet viņš to nav sācis darīt. Viņam vajag kaut ko, lai viņš sāktu darīt. Un tad es teicu, tā ir tā fokusētā višķu pieeja, tāda trenēšana. Tas nenotiek, kad es pasaku vēlreiz to pašu, bet tas notiek, ka tādiem maziem solīšiem. Tāpēc tas nekad nav viena konsultācija. Es tāpēc strādāju online, tas ir vairāk tā kā kurs, kur tā kā mēs tiešsaistē iet tā kā kursu, soli pa solīt ir mierīgi, lēnām iet uz priekšu un attīsta to savu izpratni par šo tēšanu, kas ir tur svarīgi. Un arī tad mēs kopā strādājam pie konkrētās ēdienkartes. Teiksim, ja cilvēkam, es skatos, ko cilvēkam patīk ēst, un mēģinam šo te tā kā salāgot tam cilvēkam, salikt, ko tad viņam. Tur jāatrod vienmēr tas vidusceļš, kas viņam patīk un ko viņam vajag. Tu vienmēr var atrast to vidusceļu. Neizslēdzot neko ārā, nekādas tur mammas rabarbarmaizes, kas tagad tieši ir. Nekādas mammas rabarbarmaizes neizslēdzot nekādas to pašu McDonald's, ja patīk, ar tiem bērniem brīvdienās aizbrauc kaut pizzeriju. Neko tādu neizslēdzot ārā. Tas būtu muļķīgi to slēgt ārā, tāpēc, ka tā ir dzīve. Tā ir galā ēšana ir bauda. Bet arī tieši tā. Es to arī vajag ļoti uzsver to, ka mēs varam ēšanu ielikt Excelī, bet mēs nevaram ielikt baudu un garšu Excelī. Viņi vienmēr izlīdīs tāda āža kāja, ļoti bieži tiem cilvēkiem izliet. Tie, kas cenšas tā kā ēst veselīgāk, viņi izslēdz visu un ēd tā kā pareizi pēc kaut kādiem priekšrakstiem. Un aizmirst par to, ka ir jāgaršo arī tam visam. Un tas, kā tā garša kaut kad izlīdīs, pēc tā mēneša izlīdīs, pēc tiem 2, viņi izlīdīs tāda āža kāja un sāks traucēt tam cilvēkam. Un viņš nogrāk vai vēlāk, viņš teiks, tās veselīgā ēšana ir tik grūta, un es nevaru, tas nav priekš manis. Tāpēc, ka viņš pasījās uz to grūto pusi tikai, viņš neatrada to sev ērto, vieglo pusi tam visam. Jā. Labi. Tā, es domāju, ka radio viens klausītāji tagad aizdomājās, vajadzīgs uztur treneris man vai ne, vai es pats varētu tikt galā. Tā kā padomājiet par to. Vēl noslēdzot mūsu sarunu jautājumu Zolberkungam par fizisko slodzi. Darbā ir cilvēki, kas strādā fiziski smagu darbu, vai lauksaimniecībā, vai mežā, vīri, sievas, vai treniņš, ar ko atšķirās? Jo daļa cilvēku saka, tas ir viens un tas pats, ko es vēl pēc smagas darbdienas vēl iešu uz zāli. Es visu dienu smagi strādāju ar lāpstu, teiksim tā, vai ar dakušu. Treniņā mēs atkal koncentrējamies varbūt uz noteikti to mērķi, vai tā ir tur spēka izturība, vai spēks, vai ātrums, vai vienkārši izturība. Darbā mums jau lielākoties ir monotons darbs, kur mums strādā varbūt katru dienu vienu tie pašiem muskuļi. Un tāds monotons sanāk. Mēs baigi varbūt tās netrenējam. Vienalga, kā trenējas, ja piemēram ar to pašu lāpstu, jau trenējas lielākoties daļa visi muskuļi, bet te pašā laikā to cilvēku ielikt paskriet, viņam tie muskuļi vispār nav attīstīti, un viņam būs grūti paskriet. Kaut gan viņa tā izturība tieši ar lāpstu strādājot būs lielāka nekā tam atkal, kur skrējējiem. Jo tas ir atkarīgs no mērķa. Visur, principā, liekam galā mērķi. Tas ir mans kāda punkts. Jā, Zolberkungs vēl... Es varu piebilst. Jā. Es par to sportu piebilst. Man jau arī tie klienti ir, kas negrib sportot. Jā. Viņiem arī es tā kā saku, ka vajadzētu un negrib sportot. Es parasti saku tā. Viņi saka, es tur eju dārzā visu dienu un tas man pietiek. Vai es eju tur tautiskajās dejās. Es saku, bet zin kā, tas sports ir vajadzīgs. Tāpat kā
neviens basketbols nespēlē tikai basketbolu. Viņš iet un trenējās arī citas lietas. Viņš trenē attīst savu ķermeni. Tieši tāpatām tev ir jādomā par savu to ķermeni, ka tas sports, kas ir bāze, tas ir spēka treniņi, lokanības treniņi, viņi tev palīdzēs iet tai dārzā ilgāk un dejot tās tautiskās dejas ilgāk un labāk. Teiksim tā ir tāda bāze. Tā domāt par to sportu, nevis viens vai otrs, bet tā. Jā, ja mēs varam nostiprināt tos konkrētos muskuļus, piemēram, tur ir vāja mugura, vēl kaut ko, tad mēs varbūt trenējam tieši noteiktās muskuļu grupas, lai uzlabotu savu fizisko veselību. Es tieši par to gribēju jautāt, ka šobrīd, cik man zināms un cik es esmu redzējis un painteresējies, ka ir opcija, ka mēs varam kopā ar treneri apskatīt, kuras man ir tās vājākās vietas ķermenī. Es varu pateikt, gribu tur, lai man ir tur izskatīga pēcpuse, un tad treneris saka, labi, te būs vingrojumi un strādāsim pie tā, vai tur es gribu sakārtot sev kā vīrietis ķermeņa augšdaļu, ja lai es esmu stingrs un skaists un izskatīgs, tad mēs strādājam pie tā, ka šobrīd tās trenēšanas metodas ir tādas, ka tik tiešām var trenēt katru bez maz vai muskulu atsevišķu. Tā ir, jā? Lūk, es visu izstāstīju Zolberkungs jūsu vietā. Jā, tieši tam visam piekrītu. Jā, tā ir, ka cilvēks jau kad viņš piesakās tāpat uz tiem treniņiem, mēs arī noskaidrām, ko viņš vēlās tā kā treniņā sasniegt, kāds ir tas mērķis. Tā arī mēs plus mīnus viņam piemeklējam to uzturu, jo kaut gan no manas prakses cilvēki saka, es tur tikai drusku ēdu, saldumus vēl kaut ko, bet es atkal viņam bieži lieku atsūtiem un WhatsAppā visu, ko tu vienkārši ēd. Tur ir veselīgs, neveselīgs, lai varētu saprast, kur tā varbūt tava kļūda. Viņš pasaka, ka drusku, bet tas drusku beigās izrādās daudz. Tāpat kā sieviete ir bijusi. Parasti vēl aizmirst 50%. Jā, ka tur, saka, es uz arbūza diētas, tur taču ir tikai ūdens. Es saku, tas ūdens, un beigās saku, tev it kā svars nokrita, bet apkārtmērā palika lielāka. Es saku, vari pamēģināt. Visu jau varam izmēģināt, paskatīties, kā būs, un tad jau varam izdarīt to secinājumus, un tad griezt nost, ko nevajag nost. Un tad mēs parasti dodu cilvēkiem tā, ka viņiem ļauj ēst produktus, kurus var ēst tā kā lielā daudzumā, kamēr tev kuņģis ir pilns. Vakarā cenšos ierobežot tos pašus ogļhidrātus, maizes arī cenšamies vienmēr nogriezt. Vienkārši, manā skata punktā, ja nav kaut kādas tur tās sistemātikas un neievēro kādus tos principus, tad bieži vien tā, ka visi aiziet ēdu, ko gribu, un tad beigās īsti nav tas rezultāts. Beigās pasaka, kur maz rezultāts, es saku, kur tu ēdi to, un līdz ar to tā rezultāta nav. Tādā veidā. Skaidrs. Paldies, kungi! Paldies, kungi, par lielisko sarunu. Es ļoti ceru, ka mēs vismaz nelielam procentam iedosim cerību staru, ka visu var izdarīt, ja vien ir vēlme, un būsim skaisti, veselīgi un izskatīsimies labi, ne tikai vasaras sezonā, bet cauri gadu. Paldies, kungi! Paldies par sarunu! Visu gaišu un tā! Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16:10 un atkārtojumā ceturtdien 11:10 un svētdien 11:00. Klausies un skaties sev ērtā laikā Radio 1.lv vai Radio 1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.